Labdien! Mans vārds ir Valters Gražulis, mācību uzņēmums un partners. Un šīs ir Win-Win sarunas. Katrā epizodē mēs risinām biežāk ar vadītājiem saistītus specifiskus jautājumus, ko un kā mēs varam darīt labāk. Šodienas viese ir Dācis Krastiņa. Labdien, Dāci! Čau, čau! Čau, Valter! Dāci, man pirmais jautājums ir nemanīgs. Kā tu šodien sevi stādīsi priekšā? Jā, tad mani sauc Dācis Krastiņa, un es esmu trenere, coach, mediātors un supervizors. Tas tādā profesionālā dzīvē. Bet vispār jau man gribās teikt, ka es esmu cilvēks, kurš nemitīgi attīsta savu potenciālu, un man īstenībā gribētos, lai arī citi cilvēki izdarītu šajā dzīvē vislabāko, uz ko viņi ir spējīgi. Dace, esot industrijā, mums pašiem jau diezgan skaidrs, ko nozīmē coach, mediātors, treneris un dažādi šīs lomas. Cilvēki, kuri nav industrijā un kuri varbūt skeptiski uz to skatās. Kā tu paskaidrotu vēl vienkāršiem vārdiem, ko nozīmē šis coach, ko nozīmē mediātors, ko nozīmē treneris, un vai tur ir atšķirība? Jā, noteikti atšķirība. Tad, ja man tā jāsagrupē, tad treneris nāk ar savām zināšanām kā eksperts, un treneris pasaka, dariet tā, vai vismaz pamēģiniet šādi darīt, un laiž cilvēku savā dzīvē paeksperimentēt un darīt to, kas viņiem ir iemācīts. Coach savukārt ir tāda atbalsta persona, kas uzdos jautājumus, lai cilvēks pats sevi labāk saprota, ko viņš vēlās, kā viņš to grib sasniegt. Varbūt atgriezīs kaut kādas pamanītās lietas, ko cilvēks varbūt pats neaizdomājās, un tad atkal viņš pats dodās dzīvē un pats mēģina to piepildīt. Mediātors savukārt ir cilvēks, kurš palīdz, atbalsta risināt konfliktus starp diviem cilvēkiem. Tās ir tādas specifiskas zināšanas, kur ir jāpaliek ļoti neitrālam un jāmēģina ar jautājumiem ļaut otrai pusē sadzirdēt pirmo pusi un otrādāk, lai viņi redzētu, ka tas konflikts ļoti bieži vien tā ir fasāde, tur apakšā ir kaut kādas citas vajadzības un vēlmes, un šie cilvēki sajūt vēlmi, vajadzību atrisināt konfliktu, vienoties. Un ceturtā loma, kur es šobrīd faktiski esmu vēl tādā studenta lomā, bet jau soli pa soli eju uz priekšu, ir supervizors, un tas ir tāds atbalsts profesionālā dzīvē, mana profesija un uzņēmums, un kā es tur jūtos un kā būt labāk. Tad sniegt atbalstu šiem te profesionāļiem, kā viņiem būt labāk savā profesijā un varbūt citreiz izveidināt un arī noteikti ar kaut kādiem risinājumiem un ieteikumiem nākt klajā. Šis ļoti interesanti, jo tev klausoties, es saprastu, ka, ja es neesmu industrijā, principā nevar saprast, pie kā iet. Tas ir līdzīgi, kā ir ģimenes ārsts, kurš pēc tam tev nosūta pie speciālistiem. Tā arī mūsdienās vajadzētu būt šim vienam cilvēkam, kurš pasaka, vai tev jāiet pie mediātora, coacha, pie trenera vai pie cita speciālista, kas tev palīdzēs. Ko? Jā, es katrā ziņā gribētu piebilst, ka tāds speciālists noteikti šim konkrētajam cilvēkam jautās, ko tu vēlies. Varbūt viņš tiešām vēlās padomu, tad tā ir trenera loma. Varbūt viņš vēlās tiešām, lai viņam vienkārši patur rociņu, un kad viņš jau jūt, ka viņā pašā ir tas potenciāls un ka viņš var izdarīt šīs lietas, tad noteikti tāda coacha loma. Jā, paturēt rociņu būs arī tas supervizora loma, tur tādas smalkas niansītes. Mediātors tur divi cilvēki, ar vēlmi risināt šo konfliktu. Tā kā tas ir atkal, varbūt tam cilvēkam uzreiz nav jāsaprot, bet ja viņš vēršās pie speciālista, pie eksperta, viņš palīdzēs saprast, kuru tad lomu šajā brīdī, kāds atbalsts viņam ir vajadzīgs. Ļoti labi, ļoti labi. Dācis, šodienas tēmas ir vadītāja instrumenti. Ja? Tad, attiecīgi, gatavojoties šai sarunai, es arī paskatījos par to, bija interesanti gan mākslīgā intelekta, gan Google atbildes par to, vai par līderiem dzimst, vai par vadītājiem dzimst. Biežāk atbildēja par to, ka nē, ka tā ir iegūtas prasmes, iegūtas zināšanas, iegūtas metodes. Ja es lietoju vārdu vadītāja instrumenti, kas ir tās pirmās atbildes, kas nāk prātā? Viennozīmīgi vadītāja instrumenti. Viennozīmīgi pats faktiski pirmais ir laika plānošana, tas ir tāds lielais ietvars, un nākamais tad būs gan deleģēšana, gan sarunas, sapulces, informācijas plūsma, darbinieku motivēšana, varbūt darbs ar komandu un komandas saliedēšana, tā kā tur tā vesela instrumentu kastīte. Mans darbs ir gan saprast detaļas, gan nedaudz paprovocēt tevi. Jo pirmo tu nosauci laika plānošanu. Un man jāsaka tā, mana personīgā atziņa strādājot ar cilvēkiem, ka laika plānošana man šķiet viens no sarežģītākajiem tematiem, pateikšu, kāpēc. Jo
katram jau ir sava sistēma. Jo viens raksta blociņā, vienam ir aplikācija, viens tur galvā, un viņš uzskata par labu esam. Un tikko kāds sāk mācīt, ka tas nav pareizi, tā pretestība gana liela. Tu nosauci laika plānošanu kā pirmo. Kāpēc? Laika plānošana, tas pat, ja tu raksti blociņā, varbūt tas pat ir ok, ka tu raksti blociņā, tev ir sava sistēma. Es par laika plānošanu pēdējā laikā aizdomājos par tādu niansi, ka cilvēkiem liekas, ka viņš plānos laiku, tad viņš arī paspēs izdarīt visu. Bet tas, ko es pamanu, ka cilvēkiem ir ļoti liels ambīcijas un viņiem gribās izdarīt krietni vairāk nekā reāli var izdarīt šajās laika vienībās, kas mums ir dotas. Ja? Mēs zinām, ka laiks ir tāds absolūts lielums, 24/7. Un ja mēs tā sadalām, tad varētu teikt, ka 8 stundas mums būtu jāvelta darbām, 8 stundas privātai dzīvē, 8 stundas miegam. Tas būtu tāds ideālais balans, ideālais sadalījums. Es nerunāju par kaut kādām ārkārtas situācijām, bet tādā normālā dzīves situācijā. Bet tas, ko es pamanu, ka tas ir forši, ka cilvēki ir ambiciozi, un vadītājs viennozīmīgi būs ambiciozs, jo viņš tāpēc ir vadītājs, jo viņš grib daudz ko sasniegt, un viņš vada ne tikai sevi, bet arī savu komandu, savus dalībniekus. Bet ļoti bieži viņam liekas, ka viņš varēs varbūt turpināt tādās pašās sliedēs, kā viņš to ir darījis kā speciālists. Un šeit ir stāsts plānošanā noteikti iet arī saprast, kuras tad ir manas prioritātes, ko tad man ir pirmais jādara, un arī par tādām izvēlēm. Noteikti tur būs arī kaut kādas sāpīgas izvēles, ka es vairs nevarēšu darīt to, ko es darīju iepriekš, ka man ir jādomā, kas tad ir tās manas prioritātes un ko es varu paspēt izdarīt vai kā darīt efektīvāk, produktīvāk šajā noteiktajā laikā, kas man dots, ko es varu strādāt. Tā kā laika plānošana, es teiktu, blociņš ir ok, kalendārs ir ok, bet jautājums, ko tu tur liec tajā kalendārā, kāds ir tas saturs, ko tu tur ieliec? Tu pieminēji man mīļāko auditoriju jaunie vadītāji vai cilvēks no speciālists par vadītājiem, jo man liekas, ka tas nedaudz pelnrašķīts stāsts, kur tu iepriekšējā vakarā esi kaut kas viens, tu esi mācījies kaut ko vienu, no rīta tu esi kaut kas cits. Un tad skaties, tādā mirklī, ka notiek transformācija, un cilvēks ir kaut kas cits. Kas tad man jādara? Tad pirmdienā savādāk ar kalendāru. Jā, tad noteikti jāsāk ir paskatīties, kā ir pamainījušies tie mani darba uzdevumi, kā jauniem vadītājiem. Es vairs neesmu tas, kurš to visu dara viens pats. Man šobrīd ir piešķirtas, ja tas vadītājs, tad man ir komanda, varbūt 8 vai 10 cilvēki, un tad es savu darbu daru faktiski ar viņu rokām. Un tad es vairs, pelnuršķīt, es vairs pati neslaucīšu to istabu, jā, bet es domāšu, tad kurš laucīs pirmdien, kurš laucīs otrdien, kurš laucīs trešdien, vai varbūt es pārdomāšu, ka man ir jānopērk īrobots, jā, un kā mēs uzturēsim, jo tas mērķis tad šajā gadījumā droši vien būs tīrība, jā, un kā mēs uzturēsim šo te mērķi, un kurš tad ko darīs, un kā vēl varbūt pārdomāt par šo efektivitāti. Tad kalendārā man pamainās uzdevumi, nevis es pats tur slaucīšu un darīšu, bet to darīs kāds cits, un es vadīšu, tad es apmācīšu, es vērtēšu, es domāšu par efektivitāti, es organizēšu apmācības, nezinu, tiešām vēl kaut kādas lietas tā, lai tie darbi tiktu izdarīti ar citu rokām, nevis ar manām rokām šobrīd. Šis ļoti interesants. Es daļai mēģināšu novienkāršot, daļai mēģināšu saprast. Tas nozīmē, ka es sāku plānot laiku, jā, man jāsaprot citiem cilvēkiem, bet tas nozīmē, ka uzdevumu es vairs nerakstu aizbraukt, izdarīt, uzrakstīt, bet es rakstu vienoties ar Daci, ka viņa aizbrauc. Jā. Es rakstu deleģēt atskaiti, es rakstu pārtaisīt kādu KPI vai atskaiti, un tur lieku to uzvārdu. Jā. Es lieku citus cilvēkus. Jā. Par šo es nebiju aizdomājies. Labi. Kā tikt, tu ikdienā strādā ar šiem jauniem vadītājiem? Un es esmu lasījis anketas pēc tava kursa, kad tu ar viņiem strādā. Un jāsaka, ka tieši laika plānošana ir tas, ko es visbiežāk redzu tajās anketās, kur cilvēki saka, paldies, Dāci, paldies. Tas ir tas, kas man pavēra to aci. Atklāja vēl to aizskaru. Kas ir tas, ko tie vadītāji ieraug? Kas ir tas, ko tie reālie jaunie cilvēki grib pārtaisīt darīt savādāk?
Jā, tas, ko tie vadītāji ieraugā, tas ir šis stāsts par to, ka vairs man nav jādara pašām, ka to darīs citi cilvēki. Mēs ļoti daudz runājam par prioritātēm, par deleģēšanu. Un, lai gan liekas, ka Eizenhauera matrica ir kaut kas tāds, ko visi zina, tomēr izrādās, ka dažkārt cilvēki vēl nezina. Tad viņiem ir tas wow elements. Un tas var būt tā forši nospēlē, ka viņi vēl nezina. Es varu būt viņiem tāds pirmatklājies šai brīnišķīgai matricai, kur primāri tad tiek izfiltrēti tie uzdevumi, kas ir svarīgi, un tie uzdevumi, kas ir ugunsgrēki, tātad steidzamie darbi, bet primāri tad tie, kas ir svarīgi un kas ir ko es nevaru deleģēt, un kas man tiešām pašam ir jādara. Es teiktu, ka tur viņi tad sajūt to garšu, tomēr man ir jāvērtē tie savu uzdevumu, ko es daru pats, jo, kā tu zini, tad jaunie speciālisti, viņi ir ieskrējušies tajā sliedē, viņiem varbūt nav īsti vēl nav sapratuši to, kā tad viņiem ir jāpārorientē šis darbs, un gadās tā, ka viņi dara visu. Viņš paņem arī vadītāja pienākums un vēl speciālists, vai drīzāk es teiktu otrādāk, viņš atnāk un dara speciālists pienākums, un tad pēc darba vēl cenšas sagrābt kaut kādas vadītāja pienākumus, bet viņam tad šajā brīdī ir jāpārorientējas, ka man jāsāk ir ar vadītāja pienākumiem, un tie speciālisti pienākumi tad ir jādeleģē kādam citam, vai jāapmāca kāds cits, kas to varēs darīt. Ļoti bieži reālā situācijā viņi ne tikai nav pārslēgušies paši, bet pats uzņēmums dara šo lietu. Viņi pasaka, ka tu turpini darīt to, ko tu dari, un pie viena, pat cik tu esi tāda atbildīga un gudra, pieskati vēl 5-10 cilvēkus. Kā šajā situācijā? Jo tad sanāk ne tikai 2-3 krēsli, 4-5 krēsli. Kā to visu sakārtot ar laika plānošanu? Zini kā, par laika plānošanu, to es atkal teiktu, ka to nevar sakārtot ar laika plānošanu. Laiks ir tik, cik ir. Tad šeit ir jābūt tādai drosmīgai sarunai ar savu vadību, par ko tad es īsti esmu atbildīgs. Ja? Un šī faktiski ir tas pirmais punkts, kas ir kursā no speciālista par vadītāju, kur mēs faktiski ar jauniem vadītājiem šķetinām. Tad kas ir tava atbildība? Kas ir tas, par ko tu nes atbildību? Jo tā, kā tu darīji, tas ir diezgan sarežģīti. Ja? Un tad ir jāiet atpakaļ pie vadītāja, un tad vēlreiz noteikti ir jāpārunā, par ko es esmu atbildīgs, vai tiešām man ir jābūt kā speciālistam. Es pat šeit vairāk teiktu, jā, var gadīties, ka ir tādi vadītāji, kā tu saki, kas saka, turpini kā vadītājs un pieskati, bet es drīzāk teiktu, tas mans novērojums ir, ka tomēr tam jaunajam vadītājam varbūt viņam ir tā sajūta, ka es turpināšu darīt pa vecam un vēl pieskatīšu. Un tad ir jābūt tādai godīgai sarunai, ka man ir skaidrs, par ko es esmu atbildīgs, manām tā kā augstākā līmeņa vadītājiem ir skaidrs, par ko es atbildīgs, un mums ir skaidra vienošanās. Un tad, attiecīgi, pārplānot šo darba plānu, savu darba plānu. Sarunas asumam necentīšos tevi izprovocēt, bet interesē tavs viedoklis, jo tu arī pieminēji par to, ka agrāk mums mācīja, ka 8 stundas tad ir jāguļ, 8 jāstrādā, 8 ir jāvelta sev vai citām lietām. Dažkārt man liekas, ka tas ir ļoti līdzīgi kā ļaunums, ko nodara sociālie tīkli. Es eksponējam tikai labo lietu, kas rada zināmu vilšanos, ka man tā nav. Un es domāju, ja man uzliek mākslīgus standartus par to, ka man 8 stundas jāguļ, un mēs neguļam 8 stundas, par to, ka man 8 stundas ir jāspēlējās, vai tas nerada vairāk stresa vispār, vai tāds balans eksistē laika plānošanā mūsdienās? Es teiktu, ka šeit ir ļoti svarīgi katram pazīt sevi. Es personīgi par sevi zinu, ka man vajag tās 8 stundas. Un, ja es nebūšu... Gulēt vai strādāt? Gulēt. Noteikti gulēt un strādāt, jā, noteikti. Man viņas sanāk pat 8, un es pat teiktu, ka tā kā es gribu vēl izdarīt tās lomas, man ir vairākas, man varbūt sanāk arī kādreiz vairāk tās stundas nekā 8, tas ir pilnīgi loģiski, bet tā ir man izvēle atkal. Un es arī tad varu variēt, kad man jāpiebremzē un kad man vajag paņemt vairāk brīvu, bet... Zini, kā man atbilde būtu tāda, ja tu jūties apmierināts guļot 5 stundas un turpināt darbojoties 10 stundas un cik tad tur paliek tad ar pārējām lietām, turpini tā darīt. Bet cilvēki jau parasti meklē atbildes, ka viņi kaut kur iekšēji nav apmierināti. Ja man ir pārliecība, skaidrība, ka man šis strādā, es arī nestīšos tad uz sociālos tīklu kaut kādiem parametriem un spiedieniem, es turpināšu darīt tā kā man. Bet parasti jau cilvēki tomēr ir kaut kur neapmierināti, vai par savu produktivitāti, vai par kaut kādiem veselības paradumiem, veselīgu dzīvesveidu paradumiem, un tad viņi meklē šīs atbildes.
Šis ir ļoti interesanti. Man liekas, es saņēmu atbildi uz nākamo jautājumu, bet es tev vienalga viņu pajautāšu, jo es pat tiešām strādājot pats ar saviem klientiem un ar tiem dalībniekiem, es saskatu divas gandrīz pretējas tendences. Jo ir cilvēki, kas nāk un viņi žēlojās par to, ka vakarā ir jāstrādā, un ak, Dievs, tur bērni, un pēc 6, un pēc 7, pēc 9, un tu redzi nelaimi to cilvēku acīs un to pārliecību, kur viņš jūtās. Un nāk citi, kuri faktiski lepojas vai izbauda to visu. Viņš saka, man viss tas nav jautājums. Es pa dienu daru savas privātās lietas, es varu atbildēt e-pastus arī 9 un 10. Viņš saka, un man no rīta galva strādā 7, bet es 12 negribu, nedarīšu kaut kādu stundu. Ko tu saki šādiem cilvēkiem, kas aiziet vienā vai otrā galībā? Es teiktu tā ir atkal izvēle. Jautājums ir par to, tad tie otrie cilvēki, ko tu stāsti, kurš zina savu kaut kādu ritmu, viņām ir savi mērķi, viņš pats nosaka savu darba laiku. Tas arī tā kā tu pasniedz, izklausījās, ka viņi ir pilnīgi ar to apmierināti. Un tas ir pilnīgi, gribās teikt, fine, ka viņi tā turpina darīt. Un ir tad jautājums par tiem pirmajiem, kur tu teici, kuri regulāri ir pārstrādājušies. Un šeit es gribētu teikt, ka tā arī ir izvēle. Tikai jautājums, ko tas cilvēks to dara, vai viņš meklē atbildes, vai viņš meklē risinājumus. Palikt tādā cietai lomā, tas arī būs, tā būs viņa konkrētā cilvēka izvēle, bet būs cilvēki, kas meklēs risinājumus. Un es gribētu teikt, ka atgriežoties pat uz sarunas sākumu, kur es minēju par to, ka laiks mums ir tik, cik ir ambiciozi cilvēki, kuri daudz grib sasniegt, un tad ir jautājums par to realitātes apzināšanos, ka man ir laiks tik, cik ir, un ja es gribu ļoti daudz sasniegt, tad es to apzinos, un es varbūt arī strādāju vairāk nekā tās 8 stundas, un neciešu. Es zinu, ka tas varbūt būs uz kaut kādu periodu, bet ja cilvēkam tomēr traucē, un viņš saka, nē, man galīgi nav nekāds balans, un es gribētu strādāt tās 8 stundas, tad šeit var būt jāizdara kaut kādas sāpīgas izvēles, kad tad man būs jādomā, ko tad es darīšu, un no kā es varbūt atteikšos. Un atkal šeit var būt dažādas izvēles. Būs cilvēki, kuriem būs svarīga tieši tā finansiālā brīvība, neatkarība vai tāda stabilitāte. Tad viņi varbūt izvēlēsies tādu palikt varbūt darbā, kur viņiem stabili maksā, bet kur viņš varbūt nejūtās tik gandarīts, un tad atteikties no kaut kādiem saviem hobijiem. Bet būs cilvēki, kuriem tomēr ir svarīgi dabūt to gandarījumu un ne tik daudz varbūt to materiālo stabilitāti. Un viņš arī izdarīs savu izvēli. Un kā tas aizies tālāk, tur var būt dažādi ceļi, kurš izvēlas. Bet atkal, tā ir katra paša atbildība. Un es pieļauju, ka tev klausoties, man nāca prātā tas teikums par to, ka jo mazāks resurss, jo lielākam fokusam jābūt. Jo mazāks laika resurss, enerģijas resurss, jo mazāk tu vari vienkārši uz kļūdām šo darīt. Man patika noteikti vārds izvēle. Man liekas, tas ir ģeniāls vārds. Nevis uz impulsiem reaģēt un darīt, bet izvēlēties. Es pieņemu izvēles, tur 3 vai cik sekundes par šādu. Man noteikti patika vārds saruna. Saruna ar vadītāju, saruna arī ar darbdevēju, saruna, ja es esmu speciālists. Man liekas, patiešām pietrūks sarunas, jo ļoti bieži katrs savā pusē kaut ko izdomā, apvainojās, un patiesībā tur tas risinājums bija daudz, daudz vienkāršāks. Iedod vēl noslēdzošo pirmo instrumentu laika plānošanu. Iedod man vēl to nedaudz realitātes sajūtu. Tad pagājušā nedēļā ir kādas izmaiņas, vai nu es esmu citā amatā nokļuvis, vai vienkārši man ir sajūta, ka kaut kas jārisina. Man ir mana kaut kāda sistēma. Nezinu, es varu izmantot dienas stāvokli, tur ir Outlook, tur ir to-do lista, tur ir kaut kāds blociņš vēl, ir kaut kādi savi pieņēmumi. Un tagad ir tā pirmdiena, otrdiena. Ko tieši, lai es varētu izdarīt rītdien no rīta un pamainīt savu laiku plānošanā? Tu domā tieši jauno vadītāju tādā? Gan, jā. Tas varētu būt vai jauns vadītājs, vai mirklī, es domāju, tas, ko tu teici, visticamāk, tur ir kaut kāda transformācija. Transformācija vai ārēja, es esmu jaunā amatā, jaunos pienākumos, vai transformācija iekšēji, man nepatīk tas, kas ar mani notiek ikdienā. Ja? Un tad labi, nākošā diena, piecēlāmies, viss ir kārtībā ar veselību. Kas man jādara? Jāraksta dienas grāmata, jāpārraksta, jāiet pie kauča, ko es varu sakārtot? Jā, var iet arī pie kauča. Kaučs noteikti palīdz
palīdzēs ar kaut kādiem instrumentiem šo sakārtot, bet to cilvēks arī var izdarīt pats, paņemt tiešām šo te laiku priekš sevis, lai sakārtot savas domas. Es noteikti ieteiktu, kad varam atkal atgriezties pie Eizenhauera matricas, vismaz pie šī sākuma, ka es fiksēju uz lapas tas, kas man nāk prātā, vai kas ir tās manas atbildības, vai kas ir tie mani uzdevumi, sarakstīt, un tad, ja man ir jāizdara šī izvēle, vai man kaut kas ir jāpārskata, tad skatīties cauri, kas tad ir tās manas prioritātes. Un šeit atkal var būt dažādas tās pieejas. Man ļoti patīk. Šis arī īstenībā dalībniekiem ļoti bieži nostrādā, kad viņiem patīk šī Pareto principa ideja, ka iespējams, ka 20% vai teiksim, no 10 uzdevumiem 2 uzdevumi būs tie, kas man nesīs vai lielākos naudas līdzekļus, vai lielāko gandarījumu, vai labāko rezultātu, teiksim, ja man tur ir jāieskrienās. Vienkārši apsēsties, sarakstīt un izvērtēt. Es noteikti teiktu, to var arī izdarīt galvā, bet es laikam teiktu, ka tomēr labāk ir sarakstīt, jo tas arī tad strādā citas smadzeņu daļas, tā vizualizācija noteikti palīdz ieraudzīt kaut kādas lietas, un tad kas ir manas prioritātes, un no kā tad man ir jāatsakās, vai ko es varu deliģēt tai savai komandai, vai varbūt iet tad arī pie vadītāja, teiksim, ja es esmu tikai speciālists, tad es varu iet pie vadītāja un teikt, Klau, mani atbildība ir tāda, es darīšu šos uzdevumus, bet šeit mums ir jāpadomā, man nepietiek tam laika, man nepietiek tam kapacitātes, kurš vēl to varētu darīt. Labi. Pati uzprasījies uz nākamo jautājumu - deleģēšana. Vēl viens absolūti mistisks vārds. Tik loģiski, tik skaisti, tik pareizi un dzīvē nenotiek. Kāpēc? Jā, un šeit atkal ir jāpastāsta uz realitāti, jo bieži vadītāji to nedara. Tieši, un ja paskatās, kas ir tie iemesli biežākie, tad viens no iemesliem ir tas, ka man ir bailes pazaudēt kaut kādu kontroli kā vadītājam, tā kā atdot. Es taču to māku vislabāk. Ja? Varbūt tas man sniedz tas uzdevums tieši kaut kādu gandarījumu. Otra lieta, ka nav uzticēšanās, ka kāds to varēs izdarīt pietiekoši labi. Un trešais, ka patiešām nav darbinieku, kuram ir šī kompetence, zināšana, kas to varētu izdarīt. Piedod. Tu nosauc visus 4. Es gribu kontrolēt, man patīk darīt. Ja? Man liekas, ka tur tie cilvēki netiks galā vai nav laika. Un kādreiz tu paskaties, un tas soliņš ir ļoti īss. Labi, vai deleģēšana ir mirusi, vai deleģēšana var kaut kā reanimēt? Noteikti reanimēt. Bet atkal, Valters, atgriežos pie izvēles. Man ir izvēle maukt pa vecam, man ir izvēle saprast, šitā vairs nevar, un tad ko es varu darīt ar to. Un deleģēšana noteikti ir viens no tiem risinājumiem. Bet skaidrs, ka deleģēt var tos uzdevumus, ko es pats nevaru izdarīt. Tā kā, ko es tiešām pats nevaru izdarīt, tad tie ir tie darbi, ko var deleģēt savai komandai. Un, tur ir arī brīnišķīgi iegūmi tajā deleģēšanā, jo deleģējot, es attīstu savu komandu, es parādu, ka es jums uzticos. Tas noteikti var atbrīvot manu laiku, tad pievērsties tiem prioritārajiem darbiem. Tur ir ļoti, ļoti daudz tādi forši iegūmi, kas var nest arī labus rezultātus pēc tam uz priekšu. Un man ļoti patikās tāds viens kritērijs, kad nereti ir tā situācija, ka vadītājs baidās deleģēt dēļ tā, ka tam otram darbiniekam nav šī kompetence, ka viņš neizdarīs tik pietiekoši labi. Un reizēm tur var sanākt foršas lietas, jo varbūt uzdrīkstēties un riskēt un deleģējot šo uzdevumu kādam darbiniekam, viņš var nākt klajā ar kaut kādu radošu un brīnišķīgu risinājumu, ko es vispār pat neiedomājos. Un, atgriežoties pie tā, ko es gribēju teikt, ja man ir pārliecība, ka tas darbinieks, viņš neizdarīs uz 10, bet uz 80% viņš varētu izdarīt, tad tas noteikti ir uzdevums, ko es noteikti šobrīd jau varu viņam dot un deleģēt, un lai viņš dara. Bez kaut kādas varbūt vēl speciālas apmācības. Ļoti labi. Ja mēs atgriežamies pie pirmā instrumenta laika plānošanas, tad es esmu izvirzījis vai uztaisījis inventarizāciju, sarakstījis 21 darbu, un ko tad es salieku burtiņus D, kurus man jādeleģē?
Jā, tu izvēlēsies tos, un varbūt tieši tu vari sākt ar tādām prioritātēm. Kas ir tas visātrāk deleģējamais, kas man kaut kādā ziņā atbrīvos kaut kādu laiku? Skaidrs, ka varbūt uzreiz visu es nevarēšu. Ne tur man ir spēks tam, ne tur drosme, bet jāsāk, es teiktu, pa maziņām šķetināt. Un, jo arī tie darbinieki, ja, tad ir kaut kādā brīdī droši vien jāapmāca. Un, jā, katrā ziņā šeit ir ļoti smuks tas tiltiņš, šie instrumenti, es arī nosaucu sākumā tos vadītāju instrumentus, bet katrā ziņā šie instrumenti faktiski ir saistīti viens ar otru. Ja? Mēs sākām runāt par laika plānošanu, mēs aizējām uz nākamo instrumentu deleģēšana. Tā pašā laikā es jau caur deleģēšanu tev stāstu par to, ka tas veido komandas kaut kādu motivāciju, arī attīstību, ka tie instrumenti arī tādā savā veidā ir sasieti, kas ir arī vadītāji uzdevumi. Ja? Tur laika plānošana, deleģēšana, komandas attīstība, motivēšana savā ziņā. Un, jā, tie visi ir vadītāji uzdevumi. Tas ļoti labi. Tev klausoties, nāk prātā tāds pulkstenis, šveicis pulkstenis. Tie ir zobrati, vai ne? Tad laika plānošana, bet viens no tiem zobratiem man ir deleģēšana, tālāk 1:1 un tālāk visi pārējie. Jā. Deleģēšanas primārais instruments, bet tā godīgi lūdzu. Atbrīvot manu kalendāru, vai attīstīt cilvēkus, vai izdarīt vairāk? Šitas ir sarežģīti, jo iegūmi būs visi trīs. Bet primāri, ja viens. Mēs varam atstāt tikai vienu primāro. Jā. Ja man ir sevi jāpierāda kā vadītājām pirmajā mēnesī vai pirmajos 3 mēnešos savai vadībai, es laikam tad primāri teiktu, tu atbrīvot to savu laiku, lai es tad varu pieķerties tiem pārējiem vadītāju uzdevumiem un domāt par to, ko es vēl varu izdarīt ar komandu. Un tie foršā ziņa ir tāda, ka tie papildus bonusiņi nāks tāpat līdzi. Ko nedrīkst deleģēt? Nevajadzētu deleģēt tos uzdevumus, kas ir tikai manā pārvaldībā, tikai tos, ko varu izdarīt es, kas varbūt es nedeleģēšu savam darbiniekam iet uz tikšanos ar savu vadītāju, kur es atskaitos vai kur man jāuzņemās varbūt kaut kāda atbildība. Tur, tādus uzdevumus noteikti nē, tad tie ir mani kā vadītāju uzdevumi. Ir taisnība tēzē, ka var deleģēt uzdevumu, nevar deleģēt atbildību? Par kaut kādām mazām lietām atbildība noteikti, bet ne kā vadītāja atbildību. Es varu, vakar man bija ēdināšanas uzņēmums uz mācībām, un tur liels jautājums, nevis jautājums, bet tāds kvalitātes standarts bija tīrība. Un es varu deleģēt savām maiņas vadītājiem, ka tu šodien esi atbildīgs par tīrību. Skaidrs, ka ja būs kaut kādas neatbilstības, mums būs abiem jāatskaitās, bet tā kā iedot tās pilnvaras par konkrētu lietu, par tīrību, es noteikti varu, jā. Tad, lai šodien un cilvēki saprot, ko darīt varu, bet primāri, ja tas restorāns nebūs tīrs un kārtīgs, tā ir mana atbildība. Labi, kā? Iedod man vienu uzdevumu, vai tu vari deleģēt kaut ko man? Kā pareizi to izdarīt? Pareizā deleģēšana sākās ar to, ka es apzinos, kas tad ir tie uzdevumi, ko es tiešām varu deleģēt, kas ir cilvēkiem pa spēkam manā komandā. Varbūt tur pietrūks kaut kādas kompetences. Lūdzu, es tev sēžu priekšā. Kāds uzdevums tavuprāt būtu pa spēkam man? Es domāju, Valter, ka es tev varētu varbūt deleģēt, sagatavot man nākamo mācību prezentāciju. Viennozīmīgi. Tu redzi manu sejas izteiksmi, ja? Nē, es iedomājos, ka varbūt mēs varētu palūkt kādam citam noformēt, bet tādā ziņā es ļoti uzticos tavam viedoklim, tavām kā eksperta zināšanām. Es tev noteikti to varētu deleģēt. Jā. Es tev pārtraukšu un paprovocēšu vēlreiz. Tā nav manipulācija. Tu tikko gribēji, lai es tavā vietā izveidoju prezentāciju un iesāku teikumu, cik es esmu brīnišķīgs. Tie taču ir glaimi, tā ir manipulācija, tā nav taisnība. Zini, tieši šajā brīdī es paprovocēšu tevi atpakaļ. Tā bija tāda godīga atbilde, un tur nebija iekšā manipulācija. Bet jautājums, kā tu to uztvēri? Es uztveru, ka meitene mēģina apčakarēt. Nē. Labi, bet ja te pilnīgi nopietni, tad, ja es pareizi sadzirdēju, būtu būtiski pateikt, kāpēc. Ja? Kāpēc tev, vai tāpēc, ka tev sanāk, vai tāpēc, ka esi svarīgs komandai. Šis droši vien kāpēc, ja? Kāds iemesls ir vajadzīgs. Jā. Kāpēc šobrīd pēkšņi Valteram vai Dacei jādara kaut kāds uzdevums. Jā, un paldies par šo te atgriešanu, jo tas likās tā kā pašsaprotami, bet katrā ziņā tas ir viens no instrumentiem, kā arī vadītājiem pašam saņemt to drosmi, jo nereti es dzirdu, ka
viņš baidās deleģēt, ko tad man tas darbinieks teiks, kāpēc tieši man. Un tieši tā, paskaidrojot, kāpēc tieši šim cilvēkam, un tur var būt savi iegūmi. Tā, kā tu minēji, tā manipulēšana, bet es patiesi tā varu uzskatīt, ka viņam vislabāk arī sanāks, es to varu uzticēt tev. Tā pašā laikā tur apakšā varbūt arī kaut kāda attīstības mērķi, pamēģini, paskaties, kā tu jūties ar šo te uzdevumu, un tiešām tā pamatojot, tad arī tas aizies gludi. Bez tām bailēm, ko viņš man teiks, ka es viņam tagad deleģēšu, ja? Tā kā sagatavojot. Labi, nākamais posms. Redzi, tu jau sākumā teici, nedeleģē, jo man tas patīk. Iespējams, man tas sanāk ātrāk. Plus vēl es neusticos kādam, un tagad skaties, labi, es pateicu, tu esi vienīgais brīnišķīgais cilvēks, kas to var izdarīt. Tad es dodu uzdevumu, un tagad skaties, tās cilvēku sejas reakcijas rakstiski vai vienalga vai fiziski ļoti dažādas. Kā man pārliecināties, ka tu vismaz tuvu saprati tam, ko es gribēju, lai tu izdari? Jā. Šis ir komunikācijas jautājums. Man ļoti patīk tāds teiciens. Ļoti. Es visās mācībās viņu tur arī ielieku un parādu tādu slaidiņu, ka komunikācija nav, es pateicu, bet ka mana kā uzdevuma devēja atbildība ir tā, ka tā otra puse saprata. Un nepietiek tikai, ka es pateicu. Man tiešām vajag arī pārliecināties, ka viņš saprata. Nederēs šis jautājums, vai tu saprati, jo tad ir tiešām paliek tulkojumā. Jā, nē. Tad slēgtais jautājums, jā, nē. Un es nevaru pārliecināties, vai viņš tiešām uztvēra to, ko es teicu. Tad tas pareizai jautājumi, kā to noformulēt, ir, ko tu saprati, vai kā tu darīsi, kā tu sāksi. Tad vēl papildus jautājumi, kur es pārliecinos, ka tiešām mani sadzirdēja, mani saprata, un es gribētu teikt, ka deleģēšanā noteikti ir svarīgs arī moments, ka es sekoju līdz tam progresam, kā es vienos, tu tagad iedodu 3 dienas, un klausies, tad satiksimies, apsīsimies, kā tev tur veicās. Ja? Un ka es uztaisu tādu mazu kontroli, kā tad viņām veicās, kā viņš vispār jūtās to uzdevumu, un kā viņam iet. Vienkārši, lai nesanāktu tā, ka viss tas ilgais laiks ir pagājis, man vajag rezultātu, bet tas cilvēks ir baidies varbūt atnākt pajautāt, un viņam neiet ar to uzdevumu. Līdz tam vēl nonāksim, bet es vēl to vidusposmu gribētu. Es tevi klausoties, es sapratu, ka man viens jautājums patiktu vai liktos saprotams, otrs nepieņemams. Jo pirmais tagad, kā tu saprati, ir 48 gadi. 16 gadi mācībās, plus kā vadītājs. Un tagad man kāds prasa pēc būtības citiem vārdiem atstāsti, vai kā tu saprati. Man liekas, piedodiet, bērndārs grupiņa kad beidzās. Jautājums, kur tu uzdevi, ar ko tu sāksi, tas man likās jau tuvāk ekspertīzai, jo tas tā kā pievieno manu viedokli. Kā izvairīties no tā, ka cilvēks jūtas slikti? Nav bērndārs. Atstāsti, ko tu saprati. Nezinu, Valter, tagad mums būs jāizmanto slepenais jautājums. Tu man iedzini stūrī reāli. Es neiedzinu, piedod. Es nekādā ziņā negribēju. Es droši vien pats skaļi domājot, noreflektēju, ka augstākā līmenī droši vien, bet būtu svarīgi saprast, kam tu deleģē, cik pieredzējušam cilvēkam. Un, ja jaunam mēs varētu, es domāju, atļauties, vai tu vari atstāstīt, uzrakstīt vai izstāstīt saviem vārdiem kaut kur, un tas būtu pilnīgi droši. Viņš arī grib būt droši. Tad, manuprāt, jo tas cilvēks ir pieredzējušāks, vai ar augstu ego, vai ar pārliecības sajūtu, man liekas, tur jābūt citiem jautājumiem. Ja? Ar ko tu sāksi, vai kā tu risināt šo jautājumu, vai kas ir tie resursi, kas ir vajadzīgi. Ja? Tad, man liekas, būtu labi izšķirt. Jā, es tev piekrītu. Es laikam vairāk biju nofokusējusies tieši uz vadītājiem un viņu cilvēkiem pieņemot, ka tie ir tomēr jauni cilvēki, kuri sāk kaut ko mācīties un darīt. Ja? Šeit tu jau runā par ekspertīzi, kur tiešām viņš ir gatavojis šādas prezentācijas, tad tas ir vispār easy. Es pat teiktu, ka tad ir jautājums tikai par to deleģēšanas barjeru tādā ziņā, ka ko viņš man teiks, ja es viņam deleģēju. Bet, ja no tāda apmācības viedokļa, tad es vairāk domāju par tiem jaunajiem cilvēkiem, kuriem nav varbūt vēl tik liela ekspertīze, ka viņš sāk to darīt, ka viņš sāk mācīties. Ļoti labi. Un trešais par to deleģēšanu. Atkal ne stūrī, bet tādam sparinga viedoklim. Tu minēji vārdu kontrole, vienlaicīgi tu minēji vārdu deleģēšana. Un tagad es mēģinu ielikt sevi tā cilvēka
lomā, kuram deleģē. Tad ar vienu roku tu saki, Valter, es tev uzticos. Ar otru roku tu saki, es tev pārbaudīšu 5:00. Tad tāds ir piedod, vai nu uzticies, vai nu pārbaudi. Tad, ko tu šeit atbildētu? Jā, es teiktu, ka var gadīties, es droši vien izietu no šīs situācijas tā, ka var gadīties, ka es kaut ko neizstāstīju līdz galam, un būtu svarīgi tomēr tiešām uztaisīt tādu starp atskaiti, ka es saprotu, ka es tev pareizi nodevusi informāciju, ja es varbūt izietu no šāda viedokļa, bet ja godīgi, te ir mazliet tomēr arī tā neusticēšanās. Es sāku uzticēties, ja? Ja tā pavisam godīgi, tad tā arī ir, ja? Kad es sāku uzticēties un man vajag pārliecināties, jo man vajag gala punktā man vajag tādu labu rezultātu. Ļoti labi, jā, jo es saviem vārdiem varētu teikt, kā mīkstināt kontroli, tas ir radīt viņu paredzamu un godīgu. Es iepriekš pasaku, ka šis ir būtisks, šis ir pirmo reizi. Man ir būtiski redzēt, kā mēs iesākam kādā procesā, un es tevi pabrīdinu, kā. Jā, tā kā es domāju, ka šo var mīkstināt. Jā, un es gribētu piebilst par to vārdu kontroli, kā kontrole. Mēs kaut kur smējāmies ar dalībniekiem, ka kontrole asociējas, patiešām tas vārds ir diezgan nikns, jo tas asociējas ar Rīgas satiksmes kontroli, bet patiesībā jā, tā kā satikties un apskatīties, kā tev veicās, ja? Vai kā iet šis uzdevums uz priekšu, ja? Kā tu arī minēji, ja? Man tas ir svarīgi un tad, lai saprastu. Šis ir ļoti labs joks. Es mēģināju iedomāties, kā Rīgas satiksmes kontrolieri ienāk transportā un paskatās, ko aprunāsimies, kuri ir ar biļetēm, kuri nē, un tad pataustīt situāciju. Jā, tur parasti ir balts vai melns, vai kā pārā vai maksā. Labi, tāds trešais instruments. Ja atmiņa mani neviļ, tad tu teici 1-pret-1 sarunas. Uzreiz tev pateikšu, ka man pašam šķiet, ka tā ir tendence, kas ir uz palikšanu 1-pret-1. Es pamatošu to domu, jo pirmkārt vispār visas motivācijas sistēmas darbojās tās, kas ir individuāls, kas ir pielāgotas tev. Otrkārt, mēs esam dažādā līmenī. Un trešais, mēs arī kaut kādā ar mācību dalībniekiem runājām, ka redz, tas, ko tu teici, semināros bieži vien būtu kaut kas ļoti līdzīgs, kad ārsts uzrunā vienus 50 cilvēkus par to, kā ir jāārstējās. Vienam trāpa. Nē, arī pie ārsta mēs esam 1-pret-1. Ja? Izstāsti, kas ir tas tavs skatījums 1-pret-1 kā instruments vadītājiem, kas ir jādara, kāpēc jādara un kā gal galā? Jā, 1-pret-1. Tad, kad mēs mācībās satiekamies ar jauniem vadītājiem, tad jautājam arī, kāda ir viņu pieredze ar 1-pret-1 sarunām vispār kā darbiniekiem. Jo tad, kad mēs kaut ko paši esam piedzīvojuši, tad faktiski tas ir arī tas modelis, ko mēs esam piedzīvojuši, ko mēs nesam tālāk. Un par 1-pret-1 aizdomājoties, es šeit vienmēr arī vadītājiem atgādinu par to, bet kā tu gribētu, vai tev bija svarīgi 1-pret-1? Un es par sevi noteikti varu pateikt, ka man ļoti svarīgi, ka vadītājs velta man laiku un ka mēs aprunājamies un 1-pret-1 sarunas es varētu iedalīt tādās trijās kategorijās, kur reizēm ir, kad kāda no šīm kategorijām iztrūkst. Tad, ja tā jāsagrupē, tad 1-pret-1 sarunas, pirmkārt, tās būs tās neformālās sarunas, kur mēs aprunājamies pie kafijas, kā tev iet, kā tev brīvdienas, kā tur bērniem. Tādas neielienot pat dziļu pa kaut kādās personīgās lietās, bet vienkārši tādas vieglas sarunas par jebko, varbūt mēs aiziesim kopā pusdienās, varbūt mēs aiziesim kopā pastaigā, bet ka man ir bijusi šī komunikācija, un tas veido arī tā kā vieglāk komunikācija, pēc tam arī tajās formālajās sarunās kaut kādā ziņā tas ļauj iepazīt darbinieku, kas ir tie viņa hobiji, kas vispār viņu motivē, un Ātri piedod, viens precizējums. Skaties, no amerikāņu kultūras mums nāk šis kā tev iet, kur cilvēkiem absolūti neinteresē, kā tev iet. Man jāsaka, visā manā karjerā ir bijis tikai viens vadītājs, kurš atbrauc no Tallinas uz Rīgu. Prasa, Valter, kā tev iet? Es atbildu, jā, viss kārtībā. Šeit, nē, kā tev iet? Tagad es atbildu, bērni, darbs, kā tev iet? Tavs viedoklis. Tas ir neformāli kultūrā, garām skrienoši vai pa īstam man pie kafijas aparāta tagad. Kā tev iet, Dace? Jā, es tev piekrītu. Varbūt dažādāk tie jautājumi, kā tev iet, bet es šeit vairāk domāju, ka tiešām tas vadītājs, ka tas ir viņa uzdevums iedziļināties un tā
no sirds pajautāt. Varbūt arī pat, ja tiešām neinteresē, tad nejautāt tādu jautājumu. Var pajautāt, tad varbūt, tad kā pagāja tavs brīvdienas, tad nejautāt par kaut kādām tādām personīgākām sajūtām, bet tad vispār, ko tu darīji, ja, tas ir saprotamāks. Bet jā, šīs neformālās sarunas, viņas noteikti atvēra, viņas noteikti ļauj iepazīt, saprast, tādas vieglākas. Ja? Un otrā daļa noteikti ir tādas progresa tikšanās, kad es ar savu darbinieku tiekos vai reizi nedēļā, vai reizi 2 nedēļās. Ja ir galīgi liela komanda, reizi 3 nedēļās vai reizi mēnesī, bet ka mēs tad ar šo darbinieku ejam cauri viņa projektiem, saprotam progresu, saprotam, kas ir nākamie uzdevumi, kas varētu būt izaicinājumi un kas tad būs nākamie soļi. Tad šīs tikšanās, kurās mēs runājam tieši par darbu uzdevumiem. Piedod, 2 jautājumi. Jautājums numur 1. Parasti daļa vadītāja vai daļa uzņēmuma pie šī saka, jā, mums jau ir vienreiz gadā. Tu tagad saki gandrīz katru nedēļu. Kāpēc tik bieži, ja mums ir vienreiz gadā? Tās vienreiz gadā, es tās drīzāk teiktu, ka tās ir tādas lielās attīstības sarunas. Un es šeit runāju faktiski par tādu ideālo modeli, kad ir neformālās, ka es regulāri ar tevi aprunājos ārpus tā kabineta, varbūt satiekot koridorī, varbūt, ja mēs strādājam no mājām, varbūt es piezvanu tur par kaut ko un vēl kaut ko aprunājos, tad ir šīs te progresa sarunas, kur faktiski tā ir arī tāda vadītāja, es gribu teikt, kontrole, kad es redzu, kā tad manam darbiniekam veicās, kur varbūt viņam ir kaut kādi izaicinājumi, tāds follow-ups, kā tad mums iet ar šiem te projektiem, par ko viņš ir atbildīgs. Un tās, kas ir reizi gadā vai reizi 6 mēnešos, tad tās būtu tādas nopietnākas attīstības sarunas, kur jau ir sagatavots jautājums saraksts, kur tiek izvērtēts, kā pēdējā periodā vispār kopumā darbiniekam ir gājis. Un uz šīm sarunām gatavojās gan vadītājs, gan darbinieks. Tiek runāts, kas tad bija tie izaicinājumi, tiek runāts, kas tad varētu būt tās attīstības nepieciešamības vai mācību nepieciešamības. Un arī vadītājs prasa darbiniekam atgriezenisko saiti, kā man kā vadītājam veicas, ko tu pamani, ko tu redzi, vai varbūt kaut kāda situācija atšķirināta, bet ka tās jau ir tās nopietnākas. Tad atbildot, Valter, uz tavu jautājumu, tāds kopsavilkums, es šobrīd stāstu par ideālo modeli. Jautājums, kā notiek kurā uzņēmumā, tas paliek katra paša ziņā. Es šobrīd tiešām sagrupējot, kā tam vajadzētu būt tādā ideālā modelī. Jo skaidrs, ka katreiz ir jāskatās, varbūt man ar to vadītāju arī ir sarunās, ka mēs tiekamies reizi 2 nedēļās, bet pēkšņi ir kaut kādi objektīvi apstākļi, slimības, labs atvaļinājumi, kaut kādi milzu projekti, un mēs tiešām arī varbūt netiekamies mēnesi vai pusotru, bet tad atkal mēs atgriežamies tādā normālā ritmā. Jā, jo, protams, uzdotos jautājums pēc būtības jau es piekrītu. Man vienmēr interesējuši šīs 2 plaknes. Viens ir jēga, kāpēc, un otrs ir detalizācija, kā. Jo redzēju, atkal saviem vārdiem pieliekot, ka man patīk tēze, ka vadītājs maksā ar savu laiku darbiniekiem. Jo agrākos laikos vai ļoti mazos biznesos, kurš ir boss, tas, kurš maksā naudu, tagad vairs tas tā nefunkcionē ar šo visu, un tāpēc tavs laiks ir tas, ar ko tu maksā. Tas ir viens. Otrs jautājums, vēl tur gan es tev aicinātu, un tad liksim pie šī jautājuma punktu, ir, kā dabūt to jēgpilno darbību vai ne, jēgpilno kvalitāti no abām pusēm. Man jau patika viens vārds sagatavoties, jo, manuprāt, ļoti bieži cilvēki gatavojas viens vai otrs. Vai vadītājs ir ar jautājumiem sarakstu un darbinieks atnāk kā balta lapa, stāsti, vai otrādāk. Tas ir sagatavojies un vadītājs ir nokritis tā kā no plaukta. Un skaties, garš ievads vienkārši jautājums ir, darbinieka vadītājiem skaidrs. Es gribu redzēt progresu, nokontrolēt, Dace teica, ka vadītājiem tā jādara, es esmu labs vadītājs, visu daru. Darbiniekam es pieņemu, ka tā varētu būt sajūta par vēl vienu kontrolas mehānismu. Un tad liekas, kāpēc? Skaties sistēmā, skaties atskaitēs, es esmu sapulcēs, un vēl 1 pret 1 man tev jāstāst, kur es esmu. Restīvi, tas
lielais jautājums ir, kā padarīt jēgpilnu, lai viņi būtu no abām pusēm jēgpilni. Ja? Gan kvalitīvi, gan jēgpilni. Jā, es tev piekrītu par to gatavošanos, jo tad mums ir skaidri tie topiki, par ko mēs runāsim. Tad iespējams, ka pat neiespējams, pilnīgi noteikti tie ir tie projekti, kas iet šobrīd uz priekšu, mēs apsīsimies, kā tur ir gājis. Man kā darbiniekam jāsagatavojas un arī kā vadītājam, ja, tad ir jāsagatavojas tam. Un nāks varbūt kaut kādi jauni projekti iekšā. Un par sagatavošanos tas ir viens punkts noteikti. Un otra lieta, kāda ir tā jēga, tad jā, tur ir savā ziņā kontrole. Un, zini, man jāatzīst, ka reizēm tā var būt arī tāda papildus motivācija tiem darbiniekiem, kad ojojoj, paga, man te deg kaut kas, jā, man te bišķiņi ir jāpiespiežas, man tūlīt būs jāiet pie vadītāja, mēs runāsim un man būs jāatskaitās, ko es esmu izdarījis. Tas viņam var kalpot kā tāda papildus motivācija, ja tas nenāk tā kā no sirds un man šausmīgi es raujos un gribu to darīt. Un otrs moments, jā, patiešām priekš vadītāja tā ir kaut kāda tāda uzdevuma pārvaldība, kā es sekoju līdzi arī tā darbinieka domu gājienam, kā viņam veicās. Es varbūt arī zinu, kur viņam ir kaut kāda klupšanas akmeņa, un man ir jāpatur tā roku uz pulsu, jo atbildība galu galā ir man. Atskaites varbūt parādīs kaut kādus ciparus, bet ne viss arī būs tajās atskaitēs, tad man vajag dzirdēt, un arī tad mēs kopā faktiski izdomāsim iespējams kaut kādu risinājumu, kaut kādiem tiem iespējami potenciālajiem izaicinājumiem vai šķēršļiem. Tev pašai ir 1-1 ar... Man ir, jā, es šobrīd neesmu vadītājs lomā, es esmu kā darbiniece, un man ir reizi 2 nedēļās, un man ļoti patīkās, ļoti priecājos par šīm sarunām. Es tikko pats pateicu un sapratu, cik nepareizi latviešu valodā ir 1-1. Vajadzētu 1-1. Tā, lai mēs abi divi, vai neskan literāri, nepareizi varbūt gramatiski, bet ir. Nu, ko, Dace, es šobrīd liksim punktu. Mums ir 3 instrumenti izrunāti. Kā katrā sarunā šeit es varu mācīties no sava vecā. Viņš teica, ka no galda jāpieceļās tad, kad vēl nedaudz gribās ēst, ka tā sāta sajūta iestājās vēlāk. Tā kā es ceru, arī šī saruna radīs to sāta sajūtu pēc tam. 2 darbības vai 2 jautājumi, ko es vēl gribu pajautāt. Jautājums numur 1. No šīs sarunas, ko tu pati iemācījies vai par ko aizdomājies? Jā, Valter, es aizdomājos, tu man uzdevi tādus jautājumus, kur man bija jāpadomā atkal par cilvēku dažādību, jo ļoti bieži mēs ieciklējamies, man ir tā, un es daru šitā, un man strādā šitas, bet cik ļoti svarīgi ir tomēr apskatīties no dažādām pusēm. Es ļoti aizdomājos tas, par ko tu man izprovocēji ar to uzdevuma uzdošanu, kad, Klau, tu sāc, ja, vai, respektīvi, ko tu saprati, kā tu darīsi, un ka tā tu nevari runāt ar ekspertiem, un šis man lika aizdomāties, par ko man tiešām ir vēl gan jāpadomā, gan jāieliek iekšā, ka tie cilvēki ir dažādi, ja, un kad ir jābūt tādai dažādai pieeja atbilstoši šim konkrētam cilvēkam. Un tas ne tikai par to, bet arī vispār, jo man liekas ļoti loģiski tur plānot un deliģēt, bet tie viedokļi var būt dažādi, ņemot vērā, ka cilvēki ir dažādi. Izcili. Un man personīgs prieks, ja man liekas, ja cilvēks neuzdod jautājumus vai nemācās kaut pats no sevis, tad tas arī ir strupceļš. Un otrs, mums ir win-win jautājums. Tātad jautājums ārpus šiem instrumentiem, ko mēs runājam, aicināšu tev paņemt vienu lapiņu, izlasīt, tātad tas nav iestudēts, un atbildēt mūsu skatītājiem vai klausītājiem. Jā. Kādu trūkumu vai vājo pusi sevī apzinies un kā ar to tiec galā ikdienā? Es mēdzu uzņemties pa daudz. Vajag deleģēt. Vajag deleģēt. Jā, bet tas vairāk ir par tādām personīgām lietām, ka es gribu vēl visu kaut ko mācīties, kā tāds mūžīgais students, bet nevis tāpēc, ka nepabeidz augstskolu, bet tāpēc, ka 1, 2, 3, jo tiešām, kā es minēju, es sajūtu šo te savu uzdevumu šajā pasaulē attīstīt savu potenciālu, pastīties, cik tālu tas var iet. Un reizēm paņemu pa daudz, jo man liekas, es vēl to varu, un to es gribu, es vēl varu šito. Un tad ir jāmācās pašai atrast, kas ir tās prioritātes, un no kaut kādām lietām atteikties. Un tas ir par to izvēli, kad cik grūti, bet ir kaut kādas lietas, kurām vai uz brītiņu jāpasaka stop, tagad nē.
Es gribētu vēl vienu maratonu noskriet, bet es saprotu, ka laikam tomēr pietrūkst šī kapacitāte, jo vēl visu kaut ko pārējo gribās. Nu, tad ir jāsabalansē. Izcili. Un man gribās teikt, tu ar noslēguma atbildi man iedod pamatojumu, kāpēc no tevis ir jāmācās, vai kāpēc cilvēki mācās no tevis šo laika plānošanu prioritātes. Ja ikdienā tu to risini, tev rezonē, tas ir svarīgi, tad tu vari sniegt arī pievienoto vērtību sev. Tas liels paldies par sarunu. Es ļoti ceru, ka bija pievienotā vērtība. Man noteikti bija interesanti. Ceru, ka arī tev, mūsu skatītājiem, mūsu klausītājiem. Un es teikšu lielu paldies viņa partners, mācību uzņēmums, Win-Win sarunas. Un šobrīd atstājot ar nelielu nepietiekamu sāta sajūtu, es noteikti aicinu jums vērsties pie Daces un mācīties tās lietas, ko mēs šodien izrunājām. Paldies un uz redzēšanos!